Nu ko? Čau visiem! Godīgi sakot, es pat nezinu, kas ir tas, kas tūlīt notiks. Es tiešām nezinu, kas ir tas, ko es tagad runāšu, jo man atnāca tāds ļoti, ļoti spēcīgs impulss. Šodien ieejot dušā, kad ir jāiet ārā un jāparunā. Un man nav nec noteikts plāns, par ko es runāšu un kā es runāšu un kas ir tas, ko es vēlos pateikt, jo es pat īsti līdz galam nezinu, ko es vēlos pateikt. Man atnāca tikai tas, ka tas būs stāsts par radīšanu, par savas dzīves radīšanu, par savas realitātes radīšanu, par dzīvi. Patiesībā stāsts būs par dzīvi. Tajā brīdī, tad, kad man tas impulss atnāca, man, protams, domas bija pilnīgi kaut kur citur, un ne tam, ko es tagad jums saku, bet viena no tām lietām, kas ar mani pēdējā laikā arvien vairāk un vairāk notiek, vismaz apzinātāk, tā droši vien ir noticis arī agrāk, ir šis te sarunas plūsmā. Un sarunas plūsmā, ko tas nozīmē, manā gadījumā tas nozīmē, tie var būt divi dažādi sarunu veidi plūsmā. Viens ir tad, kad vienkārši man atnāk impulss kaut ko pastāstīt, parunāt, citreiz tas ir uzrakstīt kādam ziņu. Vai apjautāties, kas un kā notiek, vai kā iet cilvēkam, un tad vārds pa vārdam. Es sāku kaut ko runāt un stāstīt, un bieži vien tas ir pilnīgi nesaistīti ar to tēmu, ko es vispār aizrakstīju sākotnēji tam cilvēkam. Bieži vien tas ir saistīts ar kaut kādām savām pieredzēm, kaut kādiem saviem dzīves notikumiem, un tā tālāk, un man parasti ir cilvēki, kuriem šādā veidā sanāk uzrakstīt, tad viņi parasti iesmaida par to, kad es stāstu, un tad kaut kādā brīdī es pasaku, ka es nezinu, kāpēc es tev šo stāstu, un tad es atkal stāstu, un tad es atkal pievienu, bet es nesaprotu arī, kāpēc es šo tev stāstu, un tad ir sarunas beigas, un es citreiz pat esmu ierakstījis jau pusstundu garu ziņu cilvēkam, un es vēl joprojām pati neķeru vēl, kāpēc es uzrakstīju šim cilvēkam un sāku vienkārši kaut ko stāstīt. Un tajā pat laikā pēc tam tas cilvēks noklausās to ziņu un pasaka, es esmu pateikusi tieši īsto lietu, tieši īstos vārdus, tieši īstās atziņas, atklāsmes, kas tam cilvēkam tajā brīdī ir bijušas nepieciešams. Jā, tā tas priekš manis notiek, tā, kad es vienkārši runāju, man pašai brīžiem liekas, ka es pat priekš sevis runāju. Un pēdējo reizi īstenībā tāpat bija arī pēdējā nodarbībā. Es ar Zāni Kalnozolu kopā mēs vadām sarunu ciklu. Tas ir tāds cikls, kur mēs pieskaramies dažādām dzīves jomām, tēmām caur Saules sistēmu, caur Saules sistēmas objektiem, planētām, pavadoņiem un tā tālāk, jo katrs no tiem nes kaut kādu savu enerģiju, ir saistās ar kādu no dzīves aspektiem cilvēku dzīvēs, un tad mēs pirms tam, sākot vadīt šo sarunu ciklu, mēs nezinājām, par kādiem objektiem būs stāsts, mēs īsti nezinājām, par kādām lietām, enerģijām, dzīves jomām katrs šis te objekts atbild, ko tas nes mūsu dzīvē, piemēram, kā mūs ietekmē ikdienā mēnesis vai mēnesis fāzes un cikli, vai kā mūs ietekmē, piemēram, Saturns, kāda ir mūsu saistība ar Saturnu, vai
Jupiteru, Veneru vai jebkuru cita veida objektu, kas atrodas Saules sistēmā. Un arī šis sarunu cikls balstās uz to, kad mums ir padota informācija, tātad par ko būs nākamā saruna, par ko būs nākamā tēma. Tā tēma, protams, ir vienkārši šis konkrētais Saules sistēmas objekts. Un tad mēs ar Zani tikos un tikos satiekamies. Tur ir arī klātienes grupa, kas nāk šo klausīties, kā mēs runājam. Un mēs sākam runāt par lietām, gan šādā veidā, kā es to tagad daru, kā es saku sarunu plūsmā, tā vienkārši. Tas, kas nāk tajā brīdī, to mēs runājam, bet papildus, protams, tas ir arī, mēs ejam runāties tā kā savienojumā, kanālā, un arī tā ir sava veida saruna plūsmā, bet tas ir kaut kā citādāk, kad mēs ejam tādā tā kā transes stāvoklī, parasti aizveram acis, un caur mums sāk nākt tāda informācija, tādas atziņas, atklāsmes, pieredzes, pat bieži vien citiem cilvēkiem klātesot uz vietas, kuras mēs šajā tādā transīgajā stāvoklī nododam citiem cilvēkiem. Arī tā ir sava veida saruna plūsmā, bet tas tā ir tomēr laikam kaut kā citādāk. Jā, saruna kanālā, savienojumā tas ir kaut kas citādāks. Bet, nu jā, tātad šis te sarunas plūsmā, tas, kas notiek šeit, tas, kas notiek tagad. Tas ir kaut kas tāds, ko es apzinātāk vai neapzinātāk daru jau kādu laiku. Un kad es pati uzeju uz tā viļņa, kad kaut kas notiek, tad priekš manis parasti nāk lielas, dziļas, plašas atziņas, atklāsmes, tāpat priekš citiem cilvēkiem, kas to klausās. Bet tas nav kaut kas tāds, ko es varu tā uz pasūtījumu sākt darīt. Tur ir jāsastājās kaut kādām lietām, jānonāk uz īstā viļņa. Es domāju, ka to var uzskaņot, noskaņoties uz to, bet jā, atgriežoties pie šodienas, pie šīs sarunas, man arī atnāca impulss, ejot dušā. Un tajā brīdī es patiesībā domāju par savām lietām dzīvē, par dzīvesveidu, ko es dzīvoju, par tajā skaitā arī dažādām ekoloģiskām lietām, ko es dzīvē izmantoju, neizmantoju, ko es piekopju, nepiekopju, daru, nedaru. Tā tas kaut kā aizvirzījās tālāk ne tikai par tādu dzīvesveidu, kā tādā, kas vairāk saistās ar šo te veselību, ekoloģiju un tādām lietām, bet arī vispār par dažādām praksēm, metodēm, pieejām dzīvē, kuras es savā dzīves laikā esmu pielietojusi. Bet tās lietas vairāk vai mazāk tiem, kas nezina, jā, es pati ikdienā patiesībā strādāju ar enerģijām. Patiesi strādāju ar enerģijām, vādu enerģētiskos kursus, enerģētiskās prakses, lasu cilvēkiem enerģētiskus lasījumus, tātad par viņiem, par viņu šo te enerģētiskajiem ķermeņiem, enerģētiskajiem centriem un kā tos līdzsvarot, kā tie izpaužās viņu dzīvē un tā tālāk. Un tas ir mans tā kā tas pamatdarbs, tas, ko es daru, bet pēdējā laikā, pēdējos mēnešos aizvien vairāk un vairāk paceļās augšā šis tāds tā kā jautājumi, tādi ļoti tādi sadzīviski, ne tik ļoti tādi dziļi, smalkajā plānā, garīgumā un tādā.
veidā, bet vairāk tieši tādi sadzīviski, praktiski, jo visas tās lietas, tās zināšanas, ko es esmu vairākus gadus uzkrājusi, meklējusi, izzinot gan sevi, izzinot gan pasauli, izzinot lietas apkārt, kas mums pasaulē notiek un visumā, kas notiek un kā cilvēki darbojās un kāpēc viņi tā darbojās un kāpēc viens rēģē tā un otrs tā un kāpēc starp citiem cilvēkiem ir konflikts un starp citiem nav un visas šīs lietas man vienmēr ir ļoti, ļoti interesējušas un pēdējos gadus jo īpaši es tajā esmu gājusi ļoti, ļoti dziļumā un ejot dziļumā sevī, izzinot sevi, izzinot savu iekšējo pasauli, to, kas man iekšā notiek, kāpēc es rēģēju tā, kā es rēģēju, kāpēc man ir tādas sajūtas un emocijas, un kāpēc ir kaut kādi brīži, kad es kaut ko zinu, un kāpēc ir kaut kādi brīži, kad es kaut ko nezinu vai nesaprotu, un kaut kas sanāk dzīvē, un kaut kas nesanāk dzīvē. Un acīm redzot, es esmu nonākusi tajā dzīves posmā, kad visu to zināšanu, to savu iekšējo sajūtu, to, ko es esmu izzinājusi, uzzinājusi, izpētījusi, sapratusi, reāli pamēģināt un pielietot, kā tas ir praksē, kā tas ir reālā dzīvē, kā tas ir, kad es ne tikai eju dziļumā sevī vai vēroju pasauli no malas, kāpēc tas dara tā un tas dara šitā un vēl trešais vēl kaut kā citādāk, bet tiešām iet un pieredzēt dzīvi, izdzīvot tā kā caur to savu iekšējo sajūtu, kā es jūtu, kā es redzu. Jo, ja es tā atskatos atpakaļ uz savu dzīvi, es diezgan pārliecināta, ka šajā te ierakstā sarunā es neizstāstīšu savu dzīves stāstu, kā es nokļuvu līdz tam, kas es esmu šodienā, šobrīd. Bet es esmu izgājusi daudz dažādiem tādiem dzīves posmiem, cauri, kur es esmu, atskatās arī bērnībā tāds riktīgs tāds lauku dabas bērns, kam patīk dzīvnieki, kam patīk būt ar dzīvniekiem un rūpēties par viņiem un runāties ar viņiem un darboties ar viņiem, tad es esmu izgājusi tādu posmu, kad es esmu labā, paklausīgā meitenīte, kārtīgā, kas labi mācās, labi visu zina, pilda visus mājas darbus, neatkarīgi no tā, vai tas patīk vai nepatīk, interesē vai neinteresē, sanāk vai nesanāk. Es jau no agra vecuma, man neviens nav ne licis, ne spiedis neko, bet es jau atceros, ka es jau pirmajās klasēs jau pa naktīm sēdēju augšā raudādam par to, ka man kaut kas nesanāk, bet es nevaru iet gulēt, kamēr es neesmu iemācījusies, jo kā tas tagad būs, kā es aiziešu uz skolu. Tā kā es esmu izdzīvojusi arī šo posmu, ka tā ļoti, ļoti strikti punkts pa punktam jāizdara to, ko sabiedrība no mums sagaida. Tajā gadījumā tas bija tā kā skola, skolotāji un tā tālāk. Tad es esmu gājusi cauri, ir bijis arī tāds periods, kad, tā kā, es tagad tā atskatoties, man gribētos teikt tāds riktīgs tāds pazaudēšanās periods, kad sākās visi šitie ČP pusauģi gados, kad tu tīņu gados, kad tu klīsti no vienas kompānijas uz citu kompāniju, lieto dažādas šīs te apreibinošās vielas, un tad tu meklē meklē vispār, kur tu iedaries, kas tu esi un pie kā tu iedaries. Un arī tas ir bijis tāds, man tagad tāds sajūta, ka tas arī vispār bijis tāds dzīves posms, pilnīgi tā kā pamiglē, ka es pati kaut ko eju, kaut ko daru, kaut kam tur skolā tādas lietas un noteikumi, pēc kurām iet tur sociālajā vidē, starp draugiem, skolas biedriem ir citi tur noteikumi, parametri, standarti, kā tur izcelties, kā tur labāk būt un tā. Un tik ļoti apmaldījies periods, un tad arī,
Jā, augstskola, kad es aizgāju uz augstskolu. Tur es ar tādām lielām cerībām gāju, jo man likās, ka es beidzot varēšu mācīties un darīt to, kas man interesē, to, kas man patīk, to, kas man saist, nevis visu pēc kārtas, kas skolas sistēmā iedarās un ir nepieciešams. Bet arī tur, protams, bija kaut kādi savi aplausieni, jo, lai arī tā joma sašaurinājās un nesašaurinājās tik ļoti, lai tur tomēr būtu tikai tās lietas, kas man patīk un interesē. Un arī tur bija ļoti daudz uzkārienu tajā, kad es tā kā labi mācījos, man bija labas atzīmes un biju budžeta vietās, budžeta grupās un viss it kā notiek un tā tālāk, bet kaut kādā brīdī tu atduries pret tā. Tas bija 3. kurs, kad tu saproti, ka tu īstenībā nesaproti, kāpēc tu dari to, ko tu dari, jo it kā tu visu laiku zināji, tu gāji, jo man bija diezgan spēcīga motivācija, man bija ļoti atšķīrās no visiem tiem lielāko daļu kursa biedriem, kas man bija apkārt, un man acīm redzot, viņi bija spēcīgāk tajā, ko es darīju. Es tā ļoti apņēmīgi gāju pa dzīvi, bet tajā brīdī bija vienkārši kaut kāds tāds brīdis, kad tas, ko no manis prasīja fakultātē, tas sāka iet pretstatā ar to, kāpēc es vispār aizgāju studēt, to, ko es aizgāju studēt. Un tad man sākās šie lielie jautājumi, reāli kādu vēlmu pēc es to daru. Es taču atnācu, jo man bija savu vīziju, savas idejas, savas ieceres, sapņi, uz kuriem es gāju, un principā šis te solis iegūt augstāko izglītību tieši šajā jomā bija viens no tiem pakāpieniem, lai es nonāku tur, kur es biju iecerējis nonākt, un tad tu kaut kādā brīdī attopies, ka tā sistēma ir tik strikta, tur tev jāizdara tas, ka tu nemaz fiziski tev nav iespējams darīt to, kāpēc tu vispār aizgāji to darīt, un tas manī izraisīja ļoti daudz dažādas jautājumus. Tas jau bija, tas bija 15. gads, tātad pirms 10 gadiem. Tā bija man tāda pirmā lielā tāda dzīves krīze, ko es pieredzēju, jo tas man tik ļoti izsit no sliedēm, kad man pazuda interese un vēlme mācīties. Es vienkārši tam neredzēju jēgu. Man bija tāda sajūta, ka man vienkārši ir jāizpild tie noteikumi, ko no manis prasa, bet man tas neradīja nekādu piepildījumu sajūtu, nekādu gandarījumu sajūtu, vēl jau vairāk tas, ka tas sāk iet pretrunās ar to, kāpēc es to vispār sāku darīt. Es biju diezgan aktīvs students, es darbojos arī nevalstiskās organizācijās un veidoju pasākums un braucu arī pieredzes apmaiņā uz ārzemēm un visu kaut ko tādu, un tas man ļoti patika un aizrauja, bet ņemot vērā to, ja tev iekšēji notiek kaut kāds milzīgs konflikts, samazgojums pašai ar sevi, tad arī pēkšņi tas man vairs, es nekam neredzēju jēgu, man tas vienkārši bija riktīgs, jā, tā kā tās lietas, kas man sagādāja prieku, ko es tiešām labprāt būtu darījusi vienkārši, tāpēc, ka man patīk un man gribās, un es gribu pieredzēt un uzzināt un izzināt un braukt tur un tur un tur. Man tas vienkārši sāka ļoti nomākt, pilnīgi viss man sāka nomākt. Arī partnerattiecības toreiz, tas arī bija tāds interesants moments, kad to es sapratu tikai nedaudz vēlāk, bet sanāk, es kā biju virzījusies uz to, kad man pašā likās, ka es tā kā virzos un izaugsmes tā kā virzienā un ar katrām attiecībām es arvien vairāk un vairāk saprotu un es arvien vairāk un vairāk tālāk esmu pavirzījusies. Un arī tur bija kaut kāds riktīgs tāds uzkāriens, jo es sapratu, jā, es tā kā virzos, tā kā uz priekšu, bet man tas lielais aplausiens arī tur bija tajā, ka es sapratu, ka es virzos, bet es virzos uz priekšu pēc tā, kas ir sabiedrībā pieņemts kā, pēc tā ideālā kaut kāda varianta,
ko kolektīvais lauks tā kā mums piedāvā. Un viss jau tā kā būtu labi, bet kaut kādā brīdī man tagad liekas, paldies Dievam, es attapos, paldies Dievam, es atjēdzos, jo principā tas bija tas pats 15. gads, man bija 23 gadi. Principā es tajā brīdī būtu bijusi gatava sākt veidot ģimeni. Tas nebija man varbūt tāds apzināts plāns, bet vienkārši toreiz dažādu veselības jautājumu dēļ es arī toreiz sapratu, ka es nevaru lietot hormonālo kontracepciju, un tur citas opcijas arī tur bija tāds diezgan tāds tricky variants. Un es vienkārši varbūt tā apzināti negāju ar domu, ka tagad veidošu ģimeni, bet es sapratu to, ka tāda opcija pastāv, bet tā kā es biju gatava, man likās, pēc tiem kritērijiem, tiem standartiem, ko tur vajag izpildīt, tā kā ir kopīgas intereses, tur vecāku tā kā atbalsta, kopējus plānus veidojam, kopīgu jau biznesu domājam, tur jau ir bezmaz vai jau tika sākts tā kā mājai papildus tā kā telpas veidotas, lai mēs varam iekārtoties, dzīvot un kopā devāmies praksē, kopā studējām. Un tad es tā pie sevis tā domāju, it kā jau viss ir, tā kā nekas jau nebūtu briesmīgākā situācija. Tā kā kaut kādu iemeslu pēc, pieņemsim, es paliktu stāvoklī vai kā. Bet pēc tam jau es tikai attapos to, ka tas, kur un kā es virzījos pēc kaut kādiem kritērijiem, kas ir pieņemts ne pēc tā, ko es gribēju. Tāpēc es ļoti, ļoti priecājos, ka es no tā toreiz tiku daudz maz laicīgi ārā, kad jo, protams, tad, ja tur ir iesaistīts trešais cilvēks, tad bērniņš, tad jau visas tās lietas sakārtot, izkārtot ir citādāk nekā kamēr mēs tad divi vairāk vai mazāk brīvi cilvēki, cik brīvi. Ja tā paskatās vispār, mēs tik daudz dzīvojam pēc tādiem dažādiem parametriem, uzstādījumiem, standartiem. Es domāju, reti kurš cilvēks ir tāds, kurš vispār dzīvo tādu brīvu dzīvi, neietekmējoties no tā visa. Un arī tādam posmam es esmu gājusi cauri, arī veselības problēmām es esmu gājusi cauri, kur es esmu skraidījusi pie ārstiem un neviens nezinu, kas ar mani notiek un kāpēc notiek un nevar uzstādīt diagnozes. Un tad, kad uzstāda, tad tās, protams, nav ārstējams diagnozes. Un arī ļoti fanātiski es esmu gājusi iekšā, tā kā, lai izrisinātu to visu caur alternatīvu skatījumu. Un man tas kaut kādā mērā izdevās. Katrā ziņā medikamentus, kurus man izrakstīja uz visu dzīvi, es pārtraucu lietot apmēram gadu, nedaudz vairāk kā gadu pēc es viņus sāku lietot. Un jau ir kaut kādi 9 gadi pagājuši, kopš es nelietoju, tā kā projām dzīva, sveika, vairāk vai mazāk vesela. Un jā, es pat tādu nevaru iedomāties, kāda būtu man dzīve, es no rīta katru rītu pieceļoties, man būtu jāizdzer savu tableti. Un tas liekas tik nereāli. Un tad, kad es vienkārši sāku meklēt dažādas alternatīvas variantus, tad ejot tajā visā aizvien dziļāk un dziļāk, es sapratu, ka
tas, kas mums tiek piedāvāts, gan man interesēja tā joma, kurā es gāju, kurā es redzēju sevi, savu nākotni, tā bija lauksaimniecības joma, un gan lauksaimniecībā, gan medicīnā, gan izglītībā. Principā tās jomas, ar kurām es ikdienā saskāros, pārtika, es sapratu, ka tur īsti ir lietas, kas nestrādā tā, kā viņam vajadzētu strādāt. Un tas man lika vispār ļoti daudz dzīvē pārdomāt un aizvien vairāk un vairāk skatīties, kas ir tās alternatīvās versijas. Ko mēs vēl varam, kā mēs vēl varam, kā mēs varam mācīties, kā mēs varam veidot savu dzīvi, kā mēs varam kļūt veselāki, veseli, kā mēs varam zināt un saprast to, ko mēs vēlamies darīt, jo tas arī ir tik ļoti, es vakar vai aizvakar klausījos vienu podcastu arī par to, par to, kādus cilvēkus, kādu sabiedrību mēs cenšamies izaudzināt, sākot ar bērniem, jauniešiem, un kas ir tās galvenās vērtības, ko mēs vēlamies ielikt jaunos cilvēkos, un viena no tām lietām ir, kad, lai cilvēks pieaugot aizvien vairāk sajūt un saprot, kas viņš ir, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk, ko viņš grib darīt, ko viņš negrib darīt, bet, ja 12 gadus no vietas mums tikai un vienīgi liek iekšā akadēmiskas zināšanas, kuras pat 90, varbūt pat vairāk procentiem mēs pēc tam ikdienā neizmantojam, tad šeit arī liekas, ka tajā sistēmā nav kaut kas līdz galam kārtībā, jo mums mēģina novērst uzmanību no tā, ko mēs patiesībā varētu darīt vai ko mēs gribētu darīt, jo tajā brīdī, ko es arī no savas pieredzes esmu sapratusi, ja tev kaut kas interesē, ja tev kaut kas saista, to lietu var apgūt, iemācīties, darīt, realizēt mega milzīgā pātrinājumā. Tev nav jāiet 12 gadus skolas sistēmai cauri, tad tur 4, 5, 6 vai vairāk gadus augstskolā cauri kaut kādām lietām. Protams, es nerunāju par tām lietām, kur tiešām ir tev nepieciešamas akadēmiskās zināšanas, lai izdarītu to, kas tev ir jādara, bet vispār, lai cilvēks vispār saprastu, ko viņš vēlās darīt dzīvē, kā viņš vēlās darīt, kā viņš vēlās dzīvot. Bieži vien pabeidzot skolu, pat pabeidzot studijas, cilvēki ir tieši tikpat apmulsuši un nesaprotoši, ko viņi dzīvē grib vai negrib, kā pirms tam, ja ne vēl vairāk, jo tagad viņi ir iemācījušies kaut ko, ko ļoti iespējams viņi nemaz negrib darīt, un tad, vēl ir tā dilema, darīt to, ko es jau iemācījos, vai tomēr meklēt pa jaunam un skatīties pa jaunam, un tas ir tas, kam es esmu gājusi cauri. Pēc tam es esmu gājusi tādu tiešām ļoti, tad, kad es tajā jomā, kurā es darbojos, arī jau diezgan tādās alternatīvos veidos, biju visu kaut kādām pieredzēm izgājusi cauri. Es tāpat atdūros pret tā, kad es saprotu, ka es neesmu gatava iet pēc tā ceļa, ko man noliek priekšā, ko man piedāvā, bet to, ko es gribu, es nezinu. Un tā es pirms gadiem, sanāk 4, es sāku pastiprināt, iet sevi iekšā, iet dziļumā, caur meditācijām, caur meditatīviem ceļojumiem, caur regresijas sesijām, sākot izzināt sevi iekšēji, kā
dvēseli, kā garīgu būtni, jo būsim reāli, mums ir ķermenis, mums ir savs tā kā prāts, domas, emocijas, visādas raksturiezīmes un tā tālāk, bet lai to visu kustinātu un darbinātu šeit tur iekšā dziļāk ir vēl kaut kas vairāk. Un to, kas ir tas vēl kaut kas vairāk, es pastiprināti sāku izzināt un pētīt un skatīties tieši pirms 4 gadiem, caur iepriekšējo dzīvju atmiņām, caur dvēseles atmiņām, kas ir starp iemiesojumiem, gan šeit uz šīs pasaules, gan uz citām pasaulēm. Un tā man tas paplašinājums vērās arvien vairāk un vairāk vaļā, un es, protams, aizklīdu līdz tam, ka tā iekšējā pasaule kļuva tik ļoti interesanti un saistoši, kad es iegāju pat kaut kādā savā iekšējā burbulī un sāku dzīvoties par to savu iekšējo burbuli. Man tā kā īsti baigi aktuāli nebija, cik man daudz cilvēku ir apkārt. Es pāris gadus pat pārvācos uz laukiem pie vecākiem un dzīvoju praktiski mežā, kur sabiedrība nav nekāda. No mājām es izbraucu ļoti reti, jo darbus varēja darīt online, no datora. Uz pilsētu man uz veikaliem nebija jābrauc, jo bija citi cilvēki ģimenē, kas to varēja izdarīt. Es vienkārši tā kā biju pati ar sevi savā burbulī un tiem dombiedriem, kas domāja līdzīgi tā kā es. Un pāris gadus arī šim izgāju cauri, bet tagad es jūtu, ka es esmu nonākusi līdz tādam jaunam dzīves pagrieziena punktam, jaunam posmam, kur, ja es lielos vilcienos esmu pieredzējusi gan to, kā tas ir dzīvot pēc ārējiem parametriem, tātad līdz saviem 23 gadiem, kur es ļoti izteikti vienkārši, tā kā man bija savas idejas, ieceres, sapņi, bet es viņus visus realizēju un mēģināju realizēt caur šiem te ārējiem faktoriem, ārējiem apstākļiem, ko mums var iedot ārējā apkārtējā pasaule un instrumenta ārējā pasaulē. Un tagad atskatoties, es saprotu, ka tas projekts diezgan, nevar teikt tā, ka izgāzās, jo es jau ļoti daudz ko es iegūju un apgūvu ejot šo te ceļu, bet lielos vilcienos es sapratu, ka, ja tu dzīvo pēc tā, ko tev piedāvā apkārt, bet tu nezini, kas notiek tev iekšā, tā kā, agrāk vai vēlāk tu iebrauks auzās, jo tu aizies konfliktā pats ar sevi. Tad es izdzīvoju arī to periodu, kā tas ir, ka tu ej tiešām dziļumā iekšā sevī arvien vairāk un roc un skaties un pēti un izproti un saproti, jo es jau tā kā mēģināju izprast gan sevi, kas man patīk, kas man nepatīk, kas ir manas stiprās puses, kas ir manas vājās puses, kāpēc es te vispār esmu atnākusi, kas ir tie mani uzdevumi šajā dzīvē. Vai ir kaut kāda lielāka misija, kāpēc es šeit esmu atnākusi, kas ir mans aicinājums. Tāpat kā strādā pasaule, kā strādā cilvēki, kā strādā emocijas, kā strādā, tā kā tik ļoti gājus tajā iekšā, bet arī uzkāriens ir tajā, kad tev tas izpratne palielinās, zināšanas nāk arvien vairāk un vairāk klāt, bet ja tu dzīvo savā burbulī, un tu neliec tās savas atziņas atklāsmes praktiski lietā, tad tur arī līdz galam kaut kas nestrādā. Pieņemsim arī, es pēdējos gados ļoti, ļoti daudz esmu izzinājusi un sapratusi par to, kā un kāpēc cilvēki veido attiecības, kā notiek šī miedarbība starp cilvēkiem, kur rodās konflikti, kāpēc tie konflikti rodās daudz, bet ja es pati dzīvoju pati ar sevi un neeju starp cilvēkiem, neveidoju attiecības, neatkarīgi no tā, vai tās ir partneru attiecības, vai tās ir vienkārši attiecības ar draugiem, ģimenes locekļiem un tā tālāk, tad viss tā lielā vērtība, tā zināšana viņā netiek likt praktiski lietā, un tad arī sanāk tā kā
tā kā apgarojies, izzini, saproti, bet tu nonāc līdz kaut kādiem limitiem, ka tu nespēji tikt tālāk, ja tu neintegrē to, ko tu jau dzīvē esi iemācījies un apgūs. Un jā, šovasar es jūtu, kad ir tāds pagrieziena punkts, jo es biju diezgan labi, es biju iedzīvojusies ar to, man patika tur tā. Kaut kā tie ārējie apstākļi, tā kā manā dzīvē viņi salikās tā, ka es varu atļauties tā vienkārši plūst un ļauties un pētīt un izcināt. Kaut kā man salikās arī tā, kad dzīvesvietas jautājumi sakārtoja, tā kaut kā sakārtojās. Finansiālajie jautājumi arī kaut kā sakārtojās. Tur man atbildībā, tā kā man nav nec attiecību, nec bērnu, nec kādu citu tādu izteikti tādu faktoru dzīvē, kas veicina pārkāpt kaut kādiem saviem ierobežojumiem, pretestībām, augt un attīstīties. Man ir viena atbildība, kas ir mans zirgs. Un arī tajā burbuļu laikā man kaut kā vienmēr tā salikās, kad arī viņu spēju uzturēt un nodrošināt, bet tad pienāca kaut kāds brīdis, un tas bija tieši šogad, kad es arvien vairāk sapratu, kad es zinu, ka diez vai būs tāda situācija, ka es kaut kur pazudīšu, man pēkšņi nebūs ko ēst vai kur dzīvot, vai tā kā viss tik slikti. Bet man arvien vairāk un vairāk nāca tā sajūta, ka gribās veidot to savu dzīvi kaut kā citādāk. Kad to gadu laikā ir tik daudz apgūts, izzināts, saprasts, ka patiesībā gribās likt to reāli lietā, pat tādās ļoti praktiskās lietās. Gan veidojot attiecības, gan patiesībā arī pašrealizējoties, radot un darot un darbojoties, pelnot naudu, tas arī ir kaut kas tāds, ko no vienas puses kaut kā vienmēr es izplūdus cauri. Man varbūt daudz nav vajadzējis, es arī daudz neesmu, man nav bijusi tāda vajadzība, kad kaut ko baigi daudz gribās, jo es tā kaut kā man vienmēr likās, es dzīvoju pēc tā principa, tam, kam vajadzēs, tam sanāks, ja man būs paredzēts dzīvē tur tas un tas, tad jau būs un tā, bet es sapratu, ka es esmu tādā plaša plūsmā aizgājusi, jo kā tas ir, tā kā visu dzīvi dzīvot pēc to, ka, ja saliksies, tad būs, tā kā saliksies, acīm redzot, tā tas ir paredzēts, un īstenībā tas arī ir viens no tādiem garīgā ceļa uzkārieniem, un es domāju, ka daudziem, kad cilvēki apzinās un saprot, ka dvēselē ir bijis kaut kāds plāns, pēc kur viņi te ir atnākusi, dzīvot un darīt, un tad, ja tas plāns ir, tad, garām jau nepaies, īstajiem cilvēkiem garām nepaies, ja būs kaut kas jādara, to darīs, tam arī garām nepaies. Tā kā kaut kā jau izšļūks cauri. Un tad tagad man arvien vairāk ir tā sajūta, ka nē, tā kā gribās, tā kā kaut ko vairāk, gribās kaut ko citādāk, gribās pieredzēt tā, ka tiešām tā brīvi, nevis dzīvot ar tādu pieeju, ja būs paredzēts, tad es to darīšu, bet ar tādu, ja es gribu to pamēģināt, tad kad tad, ja ne vēl tagad? Tā kā ir tas teiciens, ka tu jau dzīvo tikai vienreiz. Redzi, ja izprot to konceptu par to, kad mēs kā dvēseles iemiesojamies vēl un vēl un vēl, un vienā pieredzē, un otrā pieredzē, un tā, tad pēc tās principu skatoties,
Tā kā līdz galam nevarētu pateikt, ka mēs jau dzīvojam tikai vienreiz tajā pat laikā, tas, ko es esmu īpaši pēdējā laikā sapratusi, kad tieši tādi, kādi mēs esam šeit, tagad, ar tādu fizisko komplektāciju, kāda mums te ir iedot, ar tādām raksturiezīmēm, ar tādām īpašībām, ar tādām spējām, ar tādiem resursiem, talantiem un tā tālāk, mēs dzīvojam tiešām tikai vienreiz. Un ja es dzīvoju tieši tādā formātā, tā kā es esmu šeit tagad tikai un vienīgi vienu reizi, visā visumā, un kāpēc man neizdzīvot to tā, kā es tiešām vēlos, jo mēs šeit esam pieredzes dēļ. Es zinu, ka ir daudz dvēseles, kas nāk pieredzēt to, kā tas ir, tur tiešām apgūt tādas lietas, kā pelnīt naudu, kā veidot attiecības, kā mīlēt, kā cienīt, kā audzināt bērnus, veidot ģimenes, veidot uzņēmumus, veidot karjeras un tādu. Tā kā katrs ir kaut kādas iestrādnes, ar kurām ir atnākušas dvēseles, un tad ir ka ir kaut kādas lietas, kuras viņas visu laiku tā kā virza tajā konkrētajā jautājumā, tad manā gadījumā, man ir arī nedaudz cits stāsts, cita pieredze, kā es esmu nonākusi līdz tam, kam es esmu nonākusi, bet kaut kā dzīvē ir salicies tā, ka tās lietas, ko es kā cilvēks, kā Sandra, gribēju pieredzēt, izdarīt, es esmu izdarījusi. Es to sapratu jau 30 gadu vecumā. Un patiesībā man šobrīd ir tā kā brīva iespēja vairāk vai mazāk veidot to savu dzīvi tā, kā es vēlos, pieredzēt to, ko es vēlos. Un tad, kad tu saproti, ka tev nav iedots tāds konkrēts tāds pavadraksts. Sandrai šajā dzīvē paredzēts tur tāds un tāds darbs, izveidot ģimeni, audzināt tik un tik bērnus, būt kopā ar to un to, tad kaut kādā brīdī, kaut kādā momentā tev it kā iestājās tas, kad, te ir brīva telpa izvēlei un tam, ko un kā tu vēlies, tajā pat laikā, tad, kad saproti, ka tu vari praktiski darīt un dzīvot, kā tu vēlies, un tad arī sākās šī jautājuma, kā tad tu vēlies. Tā kā, vai tu vēlies attiecības, vai tu nevēlies attiecības, vai tu vēlies ģimeni, vai tu nevēlies ģimeni, vai tu vēlies dzīvot tādā formā, tā kā saka, no algas līdz algai, vai tu vēlies dzīvot tā ar vērienu, tā kā ceļot, braukt, darīt, izklaidēties, būt starp cilvēkiem, izzināt, iepazīt pasauli un tā. Tā kā arī, pieņemsim, veidot savu uzņēmumu vai veidot biznesu, arī tā ir pieredze. Tā kā tu saproti, ka tu vari īstenībā jebko. Un tad šobrīd, pēdējais gads, pēdējie patiesībā 2 gadi ir bijuši uz to, vairāk fokusēt uz to, ka es mēģināju sajust un saprast, kas tad ir tas, ko tad es patiesībā vispār vēlos, ko es vēlos pamēģināt, ko es vēlos pieredzēt. Un tik ļoti daudz tā kā ir šķetināts un domāts un pārdomāts un sapņots un apcerēts, kas un kā es gribētu, bet kamēr tas arī notiek tikai un vienīgi iekšiņā, bet netiek darīts un nests uz āru, tad arī es jau nemaz nezinu, vai tas strādā, kā tas strādā, ja strādā kādā veidā, vai sanāk vai nesanāk, jo es esmu diezgan pārliecināta arī, kas ir tie uzkārieni, kas man, un tās tēmas, kas man vairāk vai mazāk ir bijušas aktuālas, pēdējā laikā tās ir gan attiecību jautājumi, tātad partneru attiecību jautājumi, tie ir arī finansiāli jautājumi,
pašrealizācijas jautājumi, tā kā sadzīviski jautājumi, kā es vēlos dzīvot, kur es vēlos dzīvot, vai tur arī tā kā es vēlos iekārtot to vidi, kur es dzīvoju, ko es vēlos darīt brīvajā laikā. Un es sapratu, ka ir jāsāk tā kā ne tikai vienīgi. Tā kā sapņot par to. Es pat tos nesauku par sapņiem. Un tā kā dzīvot skaistā, ērtā, komfortablā, sakārtotā vidē, tas man nav kā tāds sapnis, tā ir drīzāk kā tāda lieta, ko es saprotu, ka tas ir ļoti reāli. Tas ir reāli iespējams. Un es vienkārši līdz šim neesmu neko īsti pielikusi savu pirkstu darbību, lai to sāku darīt. Un vai tas pats arī par finansēm. Un tā kā es vēl kā reiz pagājušā nedēļā mēs arī bijām sakārtojumos, kur arī bija tieši par naudas tēmu, un tur apstiprinājās tas, ko es īstenībā arī no savas dzīves jau zinu, kad dzīvot līdz konkrētai naudas summai mēnesī, apgrozījumam mēnesī, tas ir kaut kas, ko es esmu pieredzējusi, kur es jūtos komfortabli, kur es jūtos tā kā daudz maz droši, es vairāk vai mazāk saprotu, kā šādus skaitļus, kā šādas summas savā dzīvē panākt, realizēt, bet tajā pat laikā ir jautājums, vai tiešām mēs dzīvojam pasaulē, kur patiesībā ir tik daudz naudas, tik daudz miljonāru, biljonāru un tā tālāk, un ja viņi, tie cilvēki, var dzīvot ar tādiem ienākumiem, kā viņi dzīvo, lai kādā veidā viņi dabūtu. Šeit, protams, katram savu vērtību sistēmu, kā viņš šos te ienākumus sasniedz savā dzīvē, bet man iekšēji ir tā sajūta, ka mēs neesam atnākuši šeit dzīvot, lai vienkārši dzīvot no algas līdz algai, domāt par rēķiniem, par to, kas, rēķiniem, kredītiem, vēl tur kaut ko. Mēs šeit esam atnākuši, lai pieredzētu šīs te dzīves, un ja tā sajūta ir tik dzīva, tik īsta, iekšējā pasaulē, es zinu, ka viņi ir reāli arī ārējā pasaulē. Ka ir iespējams dzīvot ar daudz lielāku vērienu, ar daudz lielākiem iztikas līdzekļiem. Ne jau stāsts par to, ka ar šo nevar, var, bet ja man ir jāatbild uz jautājumu, jo es zinu, es jau tagad pēc tā, ko un kā es dzīvoju, es saprotu, ka es dzīvoju tā kā virs vidējā līmeņa. Tā kā es neatceros pēdējo reizi, kad es vispār negāju normāli uz darbu. Tā kā es pats strādāju kā pašnodarbinātājs. Tātad man ir brīvs grafiks. Es varu strādāt, kad es vēlos no rītiem, vakaros, es varu paņemt brīvus, varu arī strādāt. Es varu, tā kā man ir es varu gulēt līdz 10, 11 un vai vēl kaut kā, tā kā tas ir kaut kas, kas daudziem cilvēkiem nav, ko daudz cilvēku, tā kā, jā, varbūt man nav tā, ka man ir tā stabila ienākuma katru mēnesi, bet tas jau ir tā brīvības sajūta, kas man ir, viņa jau ir daudz lielāka nekā daudziem citiem cilvēkiem. Un arī to pašu zirgu uzturēt. Man varbūt nav pašas fancy lietas, tur visādi tur super krūtie pričendāļi, ko citi tā kā jātnieki saviem zirgiem nodrošina, bet man ir cits vērtības, man ir cits skatījums, man ir cits sajūta, kas ir tas, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Tur es arī saprotu, ka, tā kā, ir tas līmenis,
ir nodrošināts tā, lai viss tā kā daudz maz ietu, bet tad rodās šis te jautājums, vai šis ir tas līmenis, kurā es vēlos dzīvot visu savu dzīvi, vai tomēr plašāk, vērienīgāk, brīvāk, vieglāk, darīt mazāk, bet to, kas tiešām patīk un sagādā prieku. Un saprat, ir tik daudz, kur augt. Un ka es patiesībā negribu visu savu dzīvi nodzīvot tā, kā es esmu dzīvojis līdz šim. Bet, tā kā labāk, kaut kā citādāk. Neuzstāst labāk vai sliktāk, bet citādāk. Pieredzēt, kā tas ir arī citādāk. Kā tas ir, pieņemsim, pelnīt lielas naudas summas mēnesī vai gadā. Kā tas ir dzīvot un pieredzēt tādas lietas, ko es līdz šim neesmu pieredzējis, jo vienkārši tas nav bijis kaut kādā manā tajā labklājības tajā līmenī ietvaros paredzēts, iespējams. Un ka gribas pamēģināt arī tādas tīri cilvēciskas lietas citādāk, vairāk. Un jā, un līdz ar to es esmu nonākusi, ja es pašā sākumā arī it kā teicu, ka es nezinu, par ko tas būs, man tik iepilināja kā stāsts par to savas dzīves radīšanu, savas realitātes radīšanu, tad šobrīd es esmu nonākusi tajā punktā, kad man gribas to, ko es esmu sevī izpratusi, sapratusi, ko es esmu par pasauli sapratusi, likt lietā un praktiski mēģināt darīt tās lietas, īpaši tur, kur ir tie uzkārieni. Un es saprotu, ka un arī dalīties par tām lietām ar citiem cilvēkiem, jo es esmu diezgan pārliecināta, ka es neesmu vienīgā, kur varbūt nav attiecībās, bet vēlās skaistas attiecības, vai kur varbūt vēlās vairāk tādu lielāku finansiālu brīvību savā dzīvē, vai šobrīd es esmu kā pašnodarbinātais, bet varbūt nākotnē izveidot savu uzņēmumu, savu biznesu. Protams, ir arī daudzas lietas tā kā šajā garīgajā jomā, ko es vēlētos nodot cilvēkiem, enerģētiski to, ko es varu nodot, palīdzēt viņiem arī ieraudzīt savu citādāk, palīdzēt pasauli ieraudzīt citādāk, sajust citādāk. Tās ir tādas atkal nemateriālās lietas, bet šeit es šobrīd pat vairāk tieši domāju par tādām fiziskā plāna, tādām tīri cilvēciski sadzīviskām, praktiskām lietām. Kā es vēlos iekārtot vidi, kā es vēlos dzīvot un jā, arī ar šo te es nezinu, kā man sanāks un kā man nesanāks, par to dalīties un runāt arī plašāk ar citiem. Kāpēc es saku, ka es nezinu, kā man sanāks, jo tas, protams, nozīmē pieskarties vairākām arī tādām lietām, kas man pašai ir tā kā nērti par to runāt, par saviem uzkārieniem, par to, kas nesanāk, par to, kur ir kaut kāda lauziena dzīvē. Bet es saprotu, ka par to, ko man ir bail runāt, par to, ko man ir bail stāstīt. Jā, es ceru, ka es tādām lietām spēšu pārkāpt pāri, spēšu ar to arī dalīties arī ar citiem cilvēkiem, jo es zinu, ka arī citiem tas ir svarīgi, ka arī citiem tas ir būtiski, un katrs cilvēks atrodas tajā dzīves posmā, kurā viņš atrodas. Protams, tie cilvēki, kas dzīvo tādā kaut kādā varbūt pašapmierinājumā ar sevi, kuriem neko dzīvē vairāk nevajag, tad tas nebūs stāsts par viņiem, bet es domāju, ka lielai daļai tomēr ir tas, ka gribās kaut ko vairāk, kaut ko brīvāk, kaut ko plašāk, kaut ko skaistāk, piepildītāk,
vairāk varbūt brīva laika, mazāk darīt, bet ja darīt, tad darīt to, kas patīk, nevis to, ko vajag darīt. Un ka jā, kad es jau ceru, ka man ļoti sanāktu būt arī kā vienam tādam piemēram, kā to savu dzīvi veidot, kā to savu dzīvi radīt, kā veidot to savu realitāti, iet cauri arī tiem uzkārieniem, tiem tā saucamiem gļukiem mūsu dzīvē, un realizēt tā, lai tas viss notiek arvien foršāk un foršāk. Kā jā. Man ir sajūta, ka to, ko man šodien vajadzēja pateikt, es esmu pateikusi. Kāpēc es to pateicu? Kāpēc es to stāstīju? Pirmām kārtām, jo tādā veidā tas ir tāds kaut kāds pagrieziena punkts man pašai, mans pašas dzīvē, iziet ārpusē un runāt arī par šo. Un otrām kārtām, jā, kad varbūt tās pieredzes, tās atziņas, atklāsmes šajā ceļā, kurā mēs iziešu cauri, var palīdzēt arī citiem cilvēkiem. Vai vismaz aizdomāties par tām lietām. Bet ja sanāk arī kaut ko arī savā dzīvē realizēt, vai sanāk kādu iedvesmot, vai iedrošināt, vai vēl kaut ko tik pavisam skaisti, es par to ļoti priecātos. Tā kā jā, šoreiz saruna plūsma bija šāda. Nezinu, kas būs nākamajā reizē, nezinu arī, kāda būs nākamā reize, bet man ļoti liels prieks par to, ka es to izdarīju, un tad jau tiekamies nākamajā reizē. Atā visiem!